Sveiki! Mēs atrodamies Uzvaru lauku saimniecībā ziemas rapšu izmēģinājumā, un šeit starp 32 ziemas rapšu šķirnēm mēs šodien pastīsimies, kā izstāsta mūsu jaunais hibrīds Texas. Kā mēs zinām, rapuls visu laiku iegulda ļoti daudz selekcijā, uzlabojot gan augu veselību rapšiem, lai, teiksim, būtu mazāk fungicīdu lietojumi un būtu atvieglotu dzīves lauksaimniekam. Un runājot par Teksasu, tad mēs varam teikt, ka šeit ir viena no mūsu jaunākajām daudzsološajām mātes līnijām ar ļoti augstu veselīgumu, kas būtībā ir tikai, var teikt, dažām jaunākajām šķirnēm ir izmantot šī mātes līnija, un viena no tām ir Teksas. Vēl, ko es gribētu atzīmēt, kā šeit varbūt grūti redzēt, jo pagājušā nakts salna ir drusciņi pieliekusi galotnītes, bet Teksasai ir ļoti žiperīga pavasarī uz tādu, teiksim, tā kā stāv, un tad ļoti strauji sāk attīstīties, un līdz ar to ir visagrākā ziedēšana, un līdz ar to arī ir agrāka šī ražas novākšana, kas būtībā ir ļoti labi, jo, teiksim, arī kaut kādā ziņā atvieglo visus tos ražas novākšanas darbus. Bet, kā jau es minēju, Teksasai ir pamatā šī augu ļoti veselīgā mātes līnija, kas iedod ļoti labu stublāja veselīgumu. Jā, Erika, bet ja mēs skatāmies, tad sapratu, ja stublāja veselīgums, tas arī tas, kas viens no tiem pamatakmeņiem, kas mums nodrošina to augsto ražu, bet mēs vienmēr skatāmies uz ziemcietību. Šeit atkal no tēva puses ir ļoti laba šī izturība ielikta un ir arī pārbaudīta ziemcietība, ne tikai pie mums, bet tāpat arī ir Zviedrijā tiek veikti ļoti plaši izmēģinājumi tieši uz ziemcietībām, un tur Teksas sev ļoti labi parāda. Bet, ja mēs skatāmies arī cauri sezonai, bieži vien mums uznāk tādi nelabvēlīgāki laikapstākļi, sausumi, kā Teksasai ir ar izturību tādos sarežģītos apstākļos. Sausums līdz ar šo strauju agrīno attīstību tā nav problēma, bet ir arī, kā ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem, mēs bieži vien saprotam vētras un līdz ar to veldrēšanos, un ko ir novērojuši mūsu selekcionāri, tad šis augu veselīgums vai viņa iztrūkums, teiksim, šī stublāja, arī lielā mērā korelē ar veldrēšanos iespējamību. Un šī gadījumā tad Teksas ir arī droša, un droša arī, kad nebūs šī veldre un nebūs arī sēklu izbiršana.